No manas puses paldies par šo sarunu. Es esmu daudz ko jaunu apguvusi, un man patiešām interesē šīs divas papildus metodas un iespējas, ko tu minēji šodien. Sāk iepazīt un... Paldies tev, ka tu piekriti. Bet man vēl ir runājot par darbu, to, ko tu jautāji, ka cilvēki griežās arī ar citiem jautājumiem. Es šeit arī domāju par tavu nākotni, kā lai izdarītu tā, lai tev tur būtu tomēr vieglāk. Un tāpēc es arī gribu tev iedot kaut kādu izpratni arī par to, kāpēc tie stresi tev ir šajā darbā. Jā. Es sapratu no visa tā, ko tu man stāstīji, ja? Ka kas tur patiesībā notiek. Tur nav tava vaina, tur ir vaina tai vadībai, kura uzbūvēja šo visu sistēmu. Un ļoti nekorekti. Kā jūs darbinieki, jūs nezināt, kāda ir jūsu pienākumi un kādas ir jūsu tiesības. Jums nav stingri definēts, kas jums ir jādara, un tāpēc tas rada stresu. Redz, atgriežoties pie tā dzīvnieciskumā, kas ir mūsos, ka mēs visi esam vara dzīvnieki, tā kā vilki, tā kā primāti. Un kā viņi dzīvo? Viņam ir hierarhija, ja? Tā ir ģimene, bet darbā mums ir tāpat no 9 līdz 5 dienas nedēļā, tu atrodies cita hierarhijā, ja? Un tu atrodies, un tev ir labi tikai tad, ja tu kā dzīvnieciņš, tu zini savu vietu. Un tāpēc paskaties, kā dzīvnieki varētu tur vilki vai pērtiķi. Vai tad tas, kurš varbūt ir kaut kur tur zemākā pakāpiena, vai tad viņš ir nelaimīgs? Viņš ir laimīgs, viņam viss ir labi, tāpēc, ka viņš ir atbilstošā vietā, viņam ir kaut kādas spējas, vai viņam ir kaut kādas rezerves un īpatnības, un tas atbilst tam, kur viņš ir. Un šeit jūsu darbā tā visa nav. Jūs nezināt savu vietu, jūs nezināt, kā jūs varat komunicēt. Tu saki, ka ar kolēģi, ar kuru jūs esat vienā līmenī, ka jums ir jāpieņem kaut kāds kopējs lēmums, bet nekur nav pateikts, kā ir, ja, piemēram, tu saki, jā, viņi saka, nē, tad jābūt šķirai tiesai kaut kā, kurš ir tas trešais, kurš var izšķirt un ko darīt. Un tāpēc tas viss rada stresu. Es domāju, ka būtu pareizi un ļoti korekti griezties pie vadības un palūgt, lai jums skaidri nodefinē, kas jums ir jādara, kas ir tava kompetence, kāpēc tev jāraizēs par to, ka kolēģi ir izdarījusi kaut ko citu, nesaskaņojot ar tevi. Vai viņi ir tādas tiesības, vai tev ir par to jāatbild, un tā tālāk. Un vēl domājot par tevi, kā par tādu ļoti perfektu cilvēku, kurš iet uz rezultātu. Tu zini, tas ir tas trakais moments, ka mēs vienmēr, jā, un ka tu vienmēr skaties uz to gala rezultātu. Tev mazliet jāabstrahējas no tā gala rezultāta. Es negribu tev teikt, ka tev ir jāizbauda process, ne pavisam tā. Bet tev ir jāsadala uz citiem mērķiem. Tev ir gala mērķis, ja? Bet tev ir jāpadoma, labi, tas varbūt būs pēc gada, tas projekts, ja? Tas ir gala mērķis. Bet ir kaut kas, kas ir šajā mēnesī, šajā nedēļā, šodien, pat šajā stundā. Un tu zini, kas notiek, ja tev ir tādi mazāki mērķi, katru no tiem, kuru tu sasniegsi, šajā stundā man vajadzēja uzrakstīt, izdarīt to, un es to izdarīju. Super, tavas smadzenes ir priecīgas, izdalās dopamīns. Un tas dod tev šo prieku tādu, ka jā, tu esi paveikusi. Pagāja diena, tu skaties savu sarakstu, man visi mērķi ir sasniegti. Un kāda es esmu forša. Un tās smadzenes faktiski ārstējās. Un tas izslēdz šo izdegšanu. Ja mēs ejam tikai uz to gala mērķi, mēs neredzam šos mazākus. Mazas uzvaras. Mums neizdalās dopamīns, nav dopamīna, viss mēs esam izdegušas. Un tad ir depresija, un tad ir nespēks. Un tāpēc tas ir mans ieteikums. Tu zini, es to apgūlu pavisam nejauši, kad bērnībā es mācījos klavierus. Un mana mūzikas skolotāja, viņa uz vasaru parasti tur uz tiem 3 mēnešiem, kamēr nav nodarbības, viņa tur uzdod. To jāiemācās spēlēt. Un, protams, vasarā, un neko negribās, un neko nedaru, un tur jau pēdējā nedēļa, tad jau ķeros klāt, un, protams, neko tur neiemācos. Un viņa man teica tā, Anželīna, bet ja tu būtu iemācījusies tikai vienu taktu, zinu, cik tur tajā takta ir tas notis, tur 6, 8, labi, cik, es saku, vienu taktu dienā pareicinām,
vesela vasara, tur bija 90 dienas. Tu vasaras laikā būtu iemācījusies 90 taktus, perfekti. Cik skaņdarbus tu varētu iemācīties? Ja? Man taču nevajadzēja tur simfonijas, ja? Cik tur mūzikas skolā. Un tāpēc es arī saku citreiz klientiem, saku, es tā gribu tur angļu valodu, nekā nevaru saņemt. Es saku, mīļā, 5 vārdus dienā, nevajag 10. 5 vārdus dienā iemācies un paskaties, kas būs pēc gada. Bet katru dienu. Un redzē, arī ar tam skaņiem tas pats. Bet katru dienu. Jo tas ir tas neiroplastiskums. Un tāpēc es domāju, ka tava dzīve būs daudz vieglāka, kā ar šo perfekcionismu tu izveidosi mazākus, tādus īsākus mērķus. Katru reizi sevi apbalvosi, smadzenes pašas apbalvo. Ar hormoniem, ar neiromediatoriem. Tu jutīsies daudz labāk, tava veselība uzlabosies. Un saprotu, mēs uz vienu to pašu mērķi, mēs varam iet ne tikai par šo līniju. Mēs varam arī tā, pa dažādiem apveceļiem. Un šos apveceļus arī veido šī situācija. Tu saki, dzīve mainās. Jā, jau gadu laika var tā mainīties, ka tu pat nevar iedomāties. Un tur kolēģiem ir kaut kādi savi apstākļi, un cilvēki mainās, un cilvēciskais faktors, un kaut kas varbūt, es nezinu, pasaulē, vēl kaut kur internetā, tehnoloģijas mainās. Bet tu vienalga, tu zini, jā, mērķis ir tāds, bet es taču varu tā un tā un tā. Un tu vienmēr pārdzīvo, ka tu kaut kas savādāk dari. Ne, tu dari, un tu Viss ir pareizi, es ceru, tikai viens. ka tev šis padoms būs jā, ļoti interesanti. Es noteikti ieklausos un tā, kāds saki, apbalvot sevi arī par maziem sasniegumiem. Var arī ne tikai ar šo dopamīnu, kas izdalīsies pats, bet arī vēl ar kaut ko sevi palūtināt un pasakis, ja es šajā nedēļa vai šajā mēnesī izdarīšu to visu, tad es aiziešu tur uz spā vai vēl kaut ko, ko tu pati gribi, kā tu sevi vari apbalvot. Un tad ir pavisam savādāk. Jo tu zini, kāda ir vislielākā problēma tagad cilvēkiem. Viņi zaudē vispār to mērķtiecību. Es nezinu, kādēļ es dzīvoju. Tāpēc, ka visu laiku viss mainās un mainīsies ar vien ātrāk. Un tāpēc, lai būtu bauda no dzīves, no šī procesa, mums jābūt šim mazām uzvaram, šiem sasniegumiem. Un viena no tādām uzvaram ir tava brīva galva, kura tagad var tā viegli, kuru tu nejūti. Jā, tieši tā, es par to nedomāju. Tu nejūti, un tā ir tāda uzvara. Jā. Un tāpēc paldies tev, ka tu piekriti. Paldies tev.